6 colu, 8 nošu zvanga. Tāds izskatās izmērs rokā. Princips tāds pats pa cipariņiem. Tikai šeit sanāk tādā tā kā rombiņā, iet pa diagonāli. Tu vari paeksperimentēt, kādā veidā tev sērtāk spēlēt. Man ir sērtāk pagriezt pret sevi tos cipariņus tā, ka ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jo tad pēc 3 tiek uz 5. Jā, kad nospēlē līdz 3, atstāja to vālīt tepat gaisā, lai uzreiz var pāriet uz 5. Un tad ar šo var paspēt pārlikt no 4 uz 6. Un tad var spēlēt arī dziesmiņas. Paspēlē mazliet un iemanies. Te bija kaut kāds triks, ka izņemšu to gumiju ārā un mainās skaņa. Skan ilgāk, ne? Uzņem laiku. Desmit sekundes gandrīz. Ar šo gumiju. Opā! Tikai 4 sekundes. Jā, ja tu gribi uztaisīt noskaņu, izņem ārā šo, un tev būs ilgāka skaņa. Šo modeli arī var ērtāk spēlēt ar pirkstiem. Lai spēlēt ar pirkstu, sāc trenēties ar vieninieku, kas ir vislielākā mēlīte. Uzsitiens, atrāviens. Ja pirksts paliek virsū, pazūd skaņa. Tas pats notiks ar vālīti. Ja vālīti paliek virsū, nav skaņas. Uzsitiens, atrāviens. Ja tu tā padauzīsi maigi, tur nav runa par spēku, nevajag uzsist super stipri, svarīgāk ir atraut. Ja es gribu spēlēt klusām, tad es uzstīšu maigi un atraušu. Jā, man izkārtojumi vieglāk saprast tā.